Autoceļš P114 Dienvidu Kurzemē, tautā saukts arī par Skodas ceļu, ved no A9 šosejas, ved cauri Krotei, Priekulei, Gramzdai līdz pat Skodai, līdz Lietuvai. Ja, un pēdējos gadus, vispār cik es sev atceros, tad šis ceļš ir diezgan katastrofālā stāvoklī. Ierastā aina ielāps uz ielāpu, pavasarī, kad kūst sniegs, kūst arī asfalts, un bedrītes tiek lāpītas. Bet kas zīmīgi, ka politiķi gada sākumā masmēdījos izplatīja ziņu, ka beidzot šis ceļu posms tiks sakārtots, tiks uzklāts jauns segums. Padalieties varbūt ar situāciju, kāda ir jūsu pusē vitāli svarīgie ceļi, kas bremzē ekonomisko attīstību, kas bremzē nekustamo īpašumu tirzniecību, jo zīmīgi arī šeit manā īpašuma portfelī solās parādīties 4 īpašumi Gramzdas pusē, un es ar tādām ļoti lielām cerībām gaidu, kad tieši šis te galvenais ceļu posms P114 iegūs jaunu kvalitatīvu segumu. Kā mēs redzam, automašīnas ik pēc minūtēm turpina kustību par šo te diezgan bēdīgo šosejas posmu. Ceļš kā tāds vispār ir ļoti svarīgs, ja, kā ir sevišķi no Skodas puses, Lietuvas kaimiņiem. Tā ir pirmā vizītkarte, kuri ierodās mūsu Latvijas teritorijā. Tā kā, sola šajā vasarā apjomīgus darbus, kaut gan dotajā brīdī vēl nekas mums neliecina par to, ka būtu kaut kādi būvdarbu priekšdarbi, piemēram, ja, vai kaut kādi konusi izvietoti vai ceļzīmes. Pavasars ir iestājies, pagaidām nekas nenotiek. Ierakstiet komentārā varbūt jūs domas. Jūs esat kaut ko dzirdējuši, redzējuši par un ap šī te ceļa seguma nomaiņu vai arī nē?